10 sarežģītas problēmas attiecībās, un izskatīsim un padziļinātāk tieši šīs lietas. Pirmais, tas ir komunikācijas trūkums. Daudzās attiecībās problēmas rodas no nepietiekamas vai neefektīvas komunikācijas. Tas nozīmē, ka neizteiktas jūtas, pārpratumi, nevēlēšanās runāt, ignorēšana un par svarīgām tēmām, kuras uztrauc vienu vai otru partneri. Otrais - uzticības problēmas. Tā krāpšana, melu atklāšana vai vienkārši šaubas par partnera godīgumu var radīt dziļu plaisu attiecībās. Tad, kad cilvēks pats rada šīs situācijas, tur, kur zūd uzticamība. Trešais - konflikti un strīdi. Pastāvīgi konflikti, kas netiek risināti konstruktīvi, var novest pie emocionālā noguruma. Un attiecību pasliktināšanās, tad, kad viens otru nedzird, tad, kad emocijas kā pāri visam faktiem un tā tālāk. Ceturtais - atšķirīgas vērtības un mērķi. Kad partnerim ir atšķirīgas dzīves prioritātes, vērtības vai nākotnes plāni, tas var radīt spriedzi un nesaskaņas. Piemēram, viens vēlas dzīvokli, otrs grib māju. Viens grib bērnus, otrs negrib bērnus. Tādā veidā rodas šis domstarpības uzreiz jau kaut kādās lietās. Intimitātes un seksuālās dzīves problēmas. Atšķiras vēlmes, zema seksuālā vēlme vai emocionālās tuvības trūkums var radīt attiecību distanci. Protams, seksam ir jābūt attiecībās, jo tā ir daļa attiecību. Sestais - greizsirdība un kontrole. Pārmērīga greizsirdība, vēlme kontrolēt partneri var izraisīt konfliktus un emocionālas spriedzi. Tad, kad vajag kontrolēt, pārbaudīt telefonu, tad tiek atņemta šī brīvības sajūta otram partnerim. Septītais - stresa un ārējo faktoru ietekme. Tas var būt, piemēram, darba spiediens, finansiālās problēmas vai ģimenes spiediens var negatīvi ietekmēt attiecības, tad, kad kāds kaut ko liek darīt to, ko otrs negrib. Astotais - nevienlīdzība attiecībās. Ja viens partneris jūt, ka tiek ieguldīts vairāk laika attiecībās, tas var radīt neapmierinātību un pretenzijas pret otru partneri. Devītais - pārlieku liela atkarība vai neatkarība. Gan emocionālā pārlieku liela atkarība, gan pārāk liela neatkarība var radīt problēmas līdzsvarā attiecībās, tur, kur nav šīs harmonijas. Un, protams, tādi desmitais tas jau ir tādas kā pārējais posmi un dzīves pārmaiņas, piemēram, bērna piedzimšana, pārcelšanās, karjeras maiņa vai citi tādi lielie dzīves notikumi var radīt izaicinājums attiecību stabilitātē. Un patiešām, tad, kad piedzimst viens bērns, otrs, trešais, tad ar katru reizi šīs attiecībās varbūt ienāk tāda kā plaisa. Tāpēc ir svarīgi tiklīdz jūs redzat, ka ir kaut kādas nesapratne attiecībās, un tad uzreiz ir jārisina šīs lietas. Nevajag gaidīt, kamēr šī plaisa kļūst lielāka. Tāpēc, ja tu vēlies dziļāk izprast savu attiecību problēmu, nesapratni, šeit ir tāda nestandarta pieeja, kuru tu vari noskatīties bezmaksas webinārā Laimīgas attiecības pateicoties domu spēkam. Un šo bezmaksas webināru tu atradīsi manā mājaslapā www.ligadunovska.com. Un pēc tam noteikti pēc webināra noskatīšanās ieplāno pie manis tikšanos un izrunāsim tavu konkrēto situāciju tieši tavā gadījumā, tavās attiecībās, kas tieši nav tā, kā tu gribētu un ko tu varētu mainīt un uzlabot, lai nonāktu līdz savām sapņu, ideālām un laimīgām harmoniskām attiecībām.